Ir virsraksti, kuriem paiet garām, un ir tādi, pie kuriem gribas apstāties. Jūs apgānījāt latgaliešu gadu desmitiem aizlūgtu svētnīcu. Spēcīgi vārdi, bet kas tos ir uzrakstījis? Ja tas ir kāda cilvēka subjektīvs viedoklis Facebook, tad kāpēc mēs nezinām, kas ir šis cilvēks un kur tieši viņš to ir uzrakstījis? Var jau teikt, nekas īpašs, vienkārši kārtējais viedoklis. Bet tad kāpēc tieši šis viedoklis kļūst par virsrakstu? Kāpēc tieši šie vārdi tiek izcelti laikā, kad Latvijā jau tā ir pietiekami daudz spriedzes? Karš Ukrainā, Krievijas tuvums, drošība, Latgale, cilvēku nogurums un satraukums. Un Aglona, vieta, kur cilvēki atbrauc pēc miera. Es nemeklēju sazvērestību. Varbūt tur nekā tāda nav. Varbūt raksta autors un redaktors vienkārši izvēlējās to, kas viņiem šķita svarīgs. Bet arī tā ir izvēle. Žurnālists izvēlas, ko izcelt. Redaktors izvēlas, ko likt virsrakstā. Un lasītājs pēc tam redz pasauli caur šo izvēlēto rāmi. Tāpēc es negribu nevienu apsūdzēt un negribu nevienam mācīt, kā viņam jādomā. Man vienkārši gribas saprast, kas šeit īsti notiek, kas ir šī apgalvojuma autors. Kāpēc tas tika izcelts? Kāpēc tieši šādi? Varbūt atbilde ir pavisam vienkārši. Varbūt mēs vienkārši esam pieraduši pie tā, ka skaļākais vārds kļūst par svarīgāko. Bet medijam taču ir arī cita iespēja. Nevis pastiprināt spriedzi, bet palīdzēt cilvēkam saprast. Tāpēc es vienkārši jautāju.